Labvakar, diena pirms Ziemassvētku vakara. Esiet sveicināti 23. decembrī, kad ziņās par dienas notikumiem. Studijā Ilze Dobele un Andris Auzāns. Kristovskis paskaidrojumus par Sudānā nolaupīto pilsoņu atbrīvošanu sniegs tikai aiz slēgtām durvīm. Iekšlietu ministra izvēlējusies kandidātu, kurš turpmāk vadīs valsts policiju. Bijusī Krievijas spiedze Anna Čepmene uzsākusi politisko karjeru Kremļa atbalstītā jauniešu organizācijā. Kā mežos izvēlēties eglīti, lai vadot to mājās nebūtu jāmaksā sods. Ārlietu ministram Saeimas zālē nebūs jāskaidrojas par Sudānā nolaupīto Latvijas pilsoņu atbrīvošanas patiesajiem apstākļiem. Turklāt pēc apspriešanās pieprasījuma komisijā Kristovskim izdevās pārliecināt deputātus, ka viss ar šo lietu saistītā informācija ir slepena un opozīcija savu pieprasījumu atsauca. Notikušā detaļas tika apspriestas tikai šaurā deputātu lokā un aiz slēgtām durvīm. No Saeimas ziņo Ārte Ludboža. Pieprasījumi par ārlietu ministra paskaidrojumiem Sudānā nolaupīto Latvijas pilsoņu lietā bija iesnieguši 10 par labu Latviju un Saskaņas centra deputāti pēc tam, kad masu medijos izskanēja informācija, ka Sudānā sagūstītie cilvēki izbēguši paši, nevis izglābti, kā apgalvoja ārlietu ministrija. Saeima šodien lēma, vai pieprasījums atzīstams par steidzamu. Latvijas cilvēkiem ir jāzina, vai ārlietu ministrija spēja rīkoties, vai viņiem ir jārīkojas pašiem. Mūsu cilvēki strādā daudzās pasaules valstīs. Šī nav vienīgā valsts, kurā ir bīstama situācija. Un mums šķiet, ka tas ir ārlietu ministram ir jāpauž pilnīgi pārliecība par to, kāda būs rīcība līdzīgos gadījumos. Tomēr deputāti nobalsoja pret un prasība tika nodota izvērtēšanai pieprasījumu komisijā. Ja pēc tam, kad tas steidzamība tagad ir noņemta, tas pieprasījums viņš tiks nobremzēts galīgi, tad tas nesmukums un kauna aizdomas par kaunu būs vēl tikai lielākas. Tikai atklātums var glābt ārlietu ministra reputāciju, es domāju. Pieprasījuma komisijas sēdē ārlietu ministrs joprojām neizpauda detaļas par to, vai ķīlnieki tikuši atbrīvoti vai no nolaupītāju nagiem izbēguši paši. Ministra rīcība esot vairākas versijas par notikušo, bet secinājumu izdarīšana esot izmeklēšanas veicēju, ANO pārtikas programmas un Sudānas drošības iestāžu ziņā. Savukārt pieprasījuma iesniedzēju pārmetumus par lielīšanos ar citu panākumiem Kristovskis sauc par nepamatotiem un apgalvo, ka vainojama atšķirīgā izpratne par to, kas tad īsti ir glābšanas operācija. Mūsu uzdevums bija nodrošināt to, ko mēs varējām, tātad situācijā, kad, ja gadījumā cilvēki tiek atbrīvoti, izvest viņus no valsts. Tas tika izdarīts ātri. Ņemot vērā arī veselu virkni apstākļus, par kuriem mēs nevaram runāt, tas bija ārkārtīgi svarīgi šos cilvēkus izvest no valsts, un mēs to arī izdarījām. Kristovskim izdevās pārliecināt deputātus par informācijas slepenību, tādēļ Ainārs Šlesteris iesniedzēja vārdā pieprasījumu atsauca. Viņš tomēr uzsvēra, ka to noteikti vajadzētu izskatīt Nacionālajai drošības komisijai, un tam piekrīt arī Kristovskis. Komisijas vadītājs Gundaris Daudze iepriekš LNT norādīja, ka Sudānā nolaupīto Latvijas ķīlnieku atbrīvošana būs viens no Nacionālās drošības komisijas darba kārtības jautājumiem starp sesiju pārtraukumā. Ārte Ludboža, Valdis Auzāns, LNT. Vēlme pēc iespējas mazākas publicitātes izteikusi bijušo ķīlnieku darba devējs uzņēmumā GM Helikopters vadība, norādot, ka tādējādi vēlas pasargāt no atriebības otras helikoptera ekipāžas darbiniekus, kas joprojām atrodas Sudānā. Šodien izplatītajā atklātajā vēstulē uzņēmums atzinīgi novērtējis Latvijas iestāžu paveikto ķīlnieku krīzes risināšanā. Presē izskanējušos apgalvojumus par to, ka Sudānas ķīlnieku krīzes gadījumā nekādas atbrīvošanas operācijas nav bijis, var paust tikai cilvēki, kam nav izpratnes par situācijas sarežģītību un bīstamību, tā norādīts vēstulē. Ziņas par 2 teroristu nogalināšanu esot nepamatotas spekulācijas, tā norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aivars Bebrišs. Bet informācija par to, ka uzņēmums draudēja saviem darbiniekiem neizmaksāt algu, ja viņi runās ar žurnālistiem, esot apmelojums. Gada atlikušajās 4 darba dienās vēl jāpaspēj apgūt Eiropas Savienības fondi par 180 miljoniem latu. Tā liecina jaunākā šodien publiskotā informācija. Finanšu ministrijā ir bažas, ka tik daudz miljonu izdosies apgūt, taču visas nozaru ministrijas apsolījušas līdz gada beigām pilnībā izmantot plānoto finansējumu.
Visa gada laikā izdevies apgūt nepilnus 350 miljonus latu, bet atlikušajās dienās vēl jāpaspēj izmantot vairāk nekā 180 miljonu Eiropas fonda naudas. Tie ir veseli 34% no visa šogad atvēlētā finansējuma. Visvairāk naudas jāpaspēj apgūt satiksmes ministrijai – 65 miljonus, vides ministrijai, kā arī reģionālās attīstības ministrijai katrai pa 36 miljoniem, bet izglītības ministrijai 27 miljonus latu. Uzņēmējs teica izmantot pozitīvo gaisotni pēc Latvijas-Krievijas prezidentu tikšanās. Viens no uzskatāmākajiem piemēriem pārtikas preču stenda atklāšana vienā no Sanktpēterburgas lielveikaliem. Kā uzņēmējiem veiksies turpmāk, tas jau ir veiksmes un konkurences jautājums, taču tik ilgi gaidītā zaļā gaisma ir iedegusies. No Krievijas ziņo Ivo Jurkāns. Veikalu tīkls Lend ir kaut kas līdzīgs Sky lielveikaliem Rīgā. Dārgāks, taču preču izvēle plašāka, ar uzsvaru uz ekskluzivitāti un kvalitāti. Uzreiz pēc ieejas pārtiks nodaļā apmeklētāji atduras pret stendu, kur rakstīts 100% dabīga produkcija no Latvijas. Pēc veikalu tīkla pārstāvs sacītā, viņa devīze ir visa pasaule tavā iepirkuma grozā. Nevar teikt, ka grozos un ratiņos daļa Latvijas nav nonākusi arī agrāk, taču vairāk nostaļģijas un stereotipu veidā balzāms, laimes, šokolādes šprotes. Tagad arī tādi retumi kā smilcērkšķu marmelāde, lāču cepumi, rapšu eļļa un citi. Pagaidām Latvijas produktu īpašajā valsts stendā nav pārāk daudz, taču tas ir tikai sākums. Būs pieprasījums, būs arī piedāvājums. Konkrētos produktus Krievijas puse izvēlējās pati, nokārtoja nepieciešamās birokrātiskās normas, izveidoja stendu. Tagad bumba ir mūsu laukuma pusē, proti vai spēsim piedāvāt kaut ko tādu, kas atšķirsies no jau pieejamā klāsta. Dzirdēju ļoti interesantu tādu izteicienu pavezjot, tamu, kto pavezjot. Ja paši mēs neko nedarīsim, tad jau neviens cits mūsu vietā arī to nedarīs. Neviens uz Pēterburgu neko nevedīs, ja mēs to vienkārši paši nesāksim darīt. Krievija ir specifiska, te ļoti bieži lietām ir nepieciešams labvēlīgs fonds. Valdis Zatlers vizītes laikā esot guvis apstiprinājumu, ka tāds tagad ir. Skaidrs vēstījums mūsu biznesmeņiem bija, ka Krievija ir brīvs tirgus valsts un protekcionisms vismaz šajās divās pilsētās, šajā līmenī, kas ir ekonomiskā sadarbība starp reģioniem, protekcionisms nebūs šķērslis. Visu noteiks konkurence, kvalitāte, cena. Tas attiecas arī uz citām nozarēm. Latvijas uzņēmēji ir pārliecināti, viņi to spēj piedāvāt. Galvenais – nojauciet aizspriedumus. Ja pirms tam mums nācās lielākoties runāt par politiku un patiesībā ar mums baidījās sadarboties, jo bija tā kā sarkanā gaisma Latvijai, tad tagad apmēram 2 gadus ir neitrāli, vismaz nav sarkana gaisma. Par skaļāko, taču arī pretrunīgāko sasniegumu šobrīd tiek minēta panāktā 15% atlaide dabasgāzei nākamajam gadam. Pretrunīgi, jo gāzes cena joprojām būs augstāka nekā līdz šim. Sarunu vedējs saka, viss jāskatās salīdzinājumā. Ja Gazproms būtu pacēlis cenas uzreiz, tikko mēs iestājāmies Eiropā, līdz Eiropas līmenim, tad faktiski mūsu tautsēmniecība būtu jau sen beigas. Šobrīd ap vēsturisko vizīti valda tāda kā eiforija, tādēļ svarīgi tajā neiemikt, bet izmantot iespējas, kurām šobrīd ir vislabvēlīgākais klimats. Ivo Jurkāns, Sergejs Zavrotņos, LNT no Krievijas. Kāda būs vizītes rezultāti, iespējams būs redzams jau tuvākajā laikā, bet jau šodien valsts prezidents Latvijas nākotni centās saskatīt, lejot laimes. Ko prezidents izlēja un kā laime tika tulkota, par to ziņās vēl šovakar. Itālijas policija sākusi pārmeklēt visas vēstniecības un konsulāros dienestus Romā pēc vēstuļbumbu eksplozijām Šveices un Čīles vēstniecībās. Sprādzienos nopietni cietis viens no Šveices vēstniecības darbiniekiem, kurš guvis smagus roku ievainojumus un nogādāts slimnīcā. Galvas traumu guvis arī viens darbinieks Čīles vēstniecībā, taču viņa ievainojumi esot viegli. Aizdomīgs sūtījums atrasts arī Ukrainas vēstniecībā, taču pārbaudot to, sprākstvielu pēdas nav konstatētas. Vēstuļbumbas pagājušajā mēnesī tika nosūtītas arī vairākām vēstniecībām Grieķijā, bet pagaidām izmeklētāji tiešu sasaisti ar šīs dienas notikumiem nav saskatījuši. Policija pieļauj, ka vēstuļbumbas uz vēstniecībām Romā sūtīja kāds anarhistu grupējums.
Viens cilvēks gājis bojā un 2 cietuši Igaunijā kravas vilcienu un elektrovilcienu sadursmē. Nelaimes gadījums noticis ap 3 naktī netālu no dzelzceļa stacijas Aigvīdu. Elektrovilciens nezināma iemesla dēļ sācis kustību, izbraucis cauri nožogojumam un sadūries ar kravas vilcienu. Vietējie iedzīvotāji izteikuši versijas, ka kāds speciāli izraisījis vilcienu sadursmi. Kravas vilciena vagoni sadursmes brīdī bija tukši, elektrovilcienā pasažieru nebija. Avārijas rezultātā vilciena mašīnists un viņa palīgs guvuši smagus ievainojumus un ievietoti slimnīcā, bet zem vilciena atlūzām atrasts pagaidām nenoskaidrota cilvēka mirstīgās atliekas. Bezmaksas interneta komunikācija gigants Skype pamazām sāk atgūties pēc sakaru pārāvumu, kas ietekmēja vairāk nekā 20 miljonus cilvēku visā pasaulē. Skype pakalpojumi nebija pieejami no vakardienas. Kompānija paziņojas, ka tā šobrīd spēja nodrošināt pusi no ierastās zvanu apjoma. Skype savā oficiālajā blogā sakaru pārāvumu skaidro ar sistēmas tā saukto supermezgala punktu pazušanu. Pēc internetā pieejamās informācijas Skype visā pasaulē ir vairāk nekā 520 miljonu lietotāju. Ar Skype var veikt bezmaksas sarunas starp internetam pieslēgtām ierīcēm, bet par maksu zvanīt uz parastajiem telefoniem. Turpinās ziemīgo laika apstākļu izraisītais hauss Rietumē Eiropā, kamēr Dānijā mobilizēta armija, lai palīdzētu atrakt ceļu mediķiem un ugunsdzēsējiem, Īrijā un Dublinā atkal uz laiku tika slēgta lidosta. Nopietna situācija izveidojusies uz autoceļiem Vācijā, kurus klāja biezs apledojums. Ievērojami palielinājies avāriju skaits. Pie Diseldorfas avarējis kāds skolēna autobus, taču neviens no 19 mazajiem pasažieriem nav guvis nopietnas traumas. Arī Lielbritānijā braukšanas apstākļi tiek raksturoti kā nedroši, jo projām valstī atcelta daļa dzelzceļa reisu, ar ko daudziem pasažieriem, kuriem sākušies Ziemassvētku brīvdienas, ir grūti samierināties. Bijusī Krievijas spiedze Anna Čepmena uzsākusi politisko karjeru. Jaunā sieviete, kas Krievijas interesēs vēl līdz šīs vasaras vidum spiegoja Amerikā, kļuvusi par Kremļa atbalstītās jauniešu organizācijas Maladaja Gvardija līderi. Turpina Dāts Goldmane. Anna Čepmena kļuva par mēdīju sensāciju, kad atklātībā nonāca viņas loma spiegu skandālā, kas šovasar gandrīz satricināja Krievijas attiecības ar Ameriku. Daļā spiedzi kopā ar 9 citiem Krievijas aģentiem tika arestēti un izraidīti no Savienotajām valstīm, kur, ja tic viņas profilam sociālajā tīklā Facebook, laiku bija pavadījis bezrūpīgi. Taču dzimtenē viņa, tāpat kā pārējie spiegi, tika uzņemti ar atplastām rokām. Premjerministrs Vladimirs Putins solīja, ka bez darba tautieši nepaliks. Tagad pievilcīgā Rudmata, kuras īstais vārds ir Anna Kuščenko, debitējas politikā, kļūstot par Kremļa atbalstītās jauniešu kustības Maladaja Gvardija vadītāju. Šis paziņojums izskanēja kustības 3 dienu ilgās konvencijas kulminācijā Maskavā, kas pēc formāta vairāk atgādināja diskotēku, nevis politisku pasākumu. Krievijas diplomāta meita uzrunājot klātesošos pavēstīja, ka nav vērts dzīties pēc naudas un varas, bet tā vietā vajadzētu fokusēties uz patriotismu un uzticību dzimtenei. Pati Čepmena nav vilcinājusies ar pilnu krūti izmantot savu slavenības statusu. Atgriežoties Krievijā, viņa dabūjas konsultants darbu kādā bankā, kamēr viņas ķermeņa dotības paspējas izmantot vīriešu žurnāls Maksim. Tagad Putina partijas vienotā Krievija jauniešu organizācijas rindās, viņa strādās ar jaunajiem uzņēmējiem. Dāts Goldmane, LNT. Rumānijā kāds sabiedriskās televīzijas darbinieks protestējot pret valsts īstenotiem taupības pasākumiem pārtraucis parlamentu sēdi, nolecot plenāru sēžu zālē no 2. stāva balkona. Vīrietis nolēca no balkona brīdī, kad deputāts uzrunāja valdības vadītājs Emils Boks, pret kuru opozīcija bija ierosinājusi neusticības balsojumu. Tā nebija spontāna rīcība, jo televīzijas darbiniekam mugurā bija krekls ar uzrakstu "Jūs nogalinājāt mūsu bērna nākotni, jūs pārdevāt mūs". Aptuveni 40 gadus vecais vīrietis, kurš ir 2 bērnu tēvs, lecienā guvis smagas traumas. Tikmēr drīz pēc šī incidenta valdības vadītājs izturēja jau 4. neusticības balsojumu šogad. Tas viņam paver ceļu turpināt iesākto reformu kursu, lai nezaudētu 20 miljārdu eiro lielo starptautiskā valūtas fonda aizdevumu. Ķīna piedāvājusi savu palīdzību Eirozonas valstīm, lai tās varētu izkļūt no parādu saistību izraisītās krīzes, kas pārņēmusi reģionu. Ķīnas ārlietu ministrija paziņojas, ka nākotnē Eiropas Savienība kļūs par vienu no lielākajiem tirgiem tās ārvalstu valūtu investīcijām. Pagaidām ministrija gan atteikusies precizēt, kurās sfērās Eiropā Ķīna varētu investēt. Ķīnai ir pasaulē lielākās ārvalstu valūtas rezerves vairāk nekā $2,5 triljonu apmērā, no kurām ievērojama daļa ir investēta
investēta eiro. Izvēlēts jaunais valsts policijas priekšnieks. No 5 pretendentiem iekšlietu ministra Linda Mūrniece šim amatam nolēmusi virzīt pašreizējo valsts policijas galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieku Ārti Velšu. Mūrniece savu izvēli pamatoja ar 2 būtiskām lietām, kas viņas prāt atbilst Velša kandidatūrai. Tas, ka Velša kungs vada tieši administratīvo pārvaldi, nevis kādu no specifiskajiem dienestiem, kas nozīmē, ka viņa skatījums uz policijas attīstību būs kā administratoram, netiks pievērsta pastiprināt uzmanību kādam no specifiskajiem dienestiem. Otra būtiskā lieta ir tā, ka Velša kunga skatījums uz to, kā policijai tuvākajos gados ir jāattīstās, sakrīt ar manu redzējumu. Šī izvirzīšana šim amatam apliecina, ka acīm redzot, mana šī līdzinājā darbība policijas dienestā ir nesusi kaut kādas augļus, un tas tiek novērtēts, un es to uzskatu par ļoti augstu novērtējumu šajā brīdī. Velšs policijā strādā jau aptuveni 16 gadus un savu karjeru sācis kā patruļu policists Jūrmalā. Tagad par Velšu iecelšanu valsts policijas priekšnieka amatā būs jālemj valdībai. Līdzinājais valsts policijas vadītājs Valdis Voins darbu pamet, jo dodas izdienas pensijā. Tomēr savu profesionālo darbību viņš gan turpinās, vadot nesen izveidoto ostas policiju. Naktī Rīgā Katrīnas dambi iedzīvotājs pamodinājis ūdens šņākoņa. Iespaidīga strūklaka bija izlauzusi ceļu uz Virzemi un namu pagalmos, kā arī pagrabos sāka krāties ūdens. Kāds ir pēkšņo plūdu iemesls un cik lielu darbu dienesti ieguldījuši seku likvidēšanā, jūs uzzināsiet jau šovakar Degpunktā. Arī šajos Ziemassvētkos katram ir atļauts nocirst vienu eglīti, kas aug valsts mežā. Tieši tā, taču kā atšķirt valsts mežu no privāta īpašuma, kurā eglītes bez īpašnieka atļaujas cirst ir aizliegts? Gatis Suhoveckis devās noskaidrot, kā pareizi rīkoties. Un, lai svētku prieku nesabojātu, kā minimums 50 latu naudas sods par nelikumīgu ciršanu. Vienā rokā zāģis un cirvis, otrā rati. Pēc eglītes dodas visa Brīkmaņu ģimene, arī 3 mēnešus vecais Ernests. Sniegs, ne? Ar pirmo piegājienu neizdodas atrast piemērotu mūžzaļo koku. Apakšā pa šķidru. Nu jā. Tad varbūt tās, kur bija 2 augušas kopā, lai viena auga un otra tieši, jo viņas jau 2 lielas neizaugs. Apkārtnes meži viņiem ir pazīstami, tāpēc Kristīna un Lauris zina, kur meklēt eglīti. Bet kā nekļūt par likuma pārkāpēju, ja apkārtnes sveša, bet eglīti gribas sarūpēt pašam? Aiz dziļajām kupenām daudz skaistu eglīšu, taču tuvumā nav nevienas norādes, kam tas pieder – valstī vai privātīpašniekam. Eglītes meklētājiem jābūt acīgiem. Valsts mežus no privātajiem var atšķirt tikai pēc šādām zīmēm. Latvijas valsts mežu pārstāvis skaidro, ka tās izvietotas ik pēc 200–300 metriem. Turpretī privātie meži galvenokārt ir bez identifikācijas zīmēm. Vēl jāņem vērā, ka valsts mežos, kur katram ļauts nocirst vienu Ziemassvētku eglīti, to drīkst cirst tikai ceļa vai grāvja malā un uz stigas vai zem elektropārvades līnijām. Kategoriski aizliegts to darīt jaunaudzēs. Mums šogad ir jau bijušas problēmas, mūsu darbinieki ir atklājuši šādas situācijas Dobelē, Liepājā. Ir pat ierosināti arī jau vairāk krimināla procesa par to, tā ka to nedrīkst darīt nekādā gadījumā, nedrīkst iekšā mežā vai jaunaudzē cirst šo eglīti. Rīgas iedzīvotājiem jāzina, ka pēc tuvākās eglītes uz valsts mežu jāmēro vairāku 10 kilometru garš ceļš. Tā skaidro meža īpašnieku biedrības pārstāve Aiga Grasmane. Drīdziniekiem būtu ieteicams braukt kādus apmēram 50 kilometrus ārpus Rīgas, jo ap Rīgu ir tomēr pāršarā būs Rīgas pilsētas meži, kuros mēs arī nedrīkstam ņemt eglīti. Tā kā jābruņojas ar pacietību, lai atrastu valsts mežu. Ja neizdodas atrast mežu, kas apzīmēts šādi, eglīti nevajag cirst, jo visticamāk tā ir kāda privāta īpašums. Es gribētu brīdināt, jūs neesat pārliecināts, ka tas ir valsts mežs, tad labāk necirst šo eglīti, tad būs daudz pareizāk viņu nopirkt. Eglītīs senāk pirka arī Brīkmaņu ģimene, taču pašiem doties tās meklējumos ir pavisam cita lieta, viņa saka. Vairāk tāda noskaņa ir pašam atrast to eglīti mežā. Labāk nekā pa lielveikalu staigāt. Pirms brīža biezas sniega sagas apsekta, tagad šī eglīte jau gatava rotāties Ziemassvētkiem.
Tagad tikai jāpašķo. Un jāsina sēki. Gatis Suhoveckis, Roisbrāns, LNT. Krīze Latvijā ienākusi tādēļ, ka līdz šim esam domājuši tikai par materiālo, nedomājot par garīgām vērtībām. Tā šorīt 900 sekundēs atzināja Romas katoļu baznīcas galvu Latvijā Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Staņkevičs. Viņš aicina šajos Ziemassvētkos koncentrēties uz pozitīvajiem notikumiem un nākamgad ikvienam rast līdzsvaru savā dzīvē. Tas ir tas izaicinājums, kas ir nākamajā gadā Latvijā, sabalansēt šīs trīs dimensijas. Materiālais ir svarīgs, to nedrīkst atstāt novārtā, tas ir jāsakārto, bet mums ir jārūpējas arī par dvēseli, jo galu galā tu vari būt miljonārs, bet ja tev iekšā tukšums un depresija, kāds labums tev no taviem miljoniem vai no taviem daudzajiem īpašumiem? Latvijas katoļu baznīcas galva arī pieļāva, ka krīze Latvijā ienākusi kā svētība, jo daudziem cilvēkiem jau šogad atgādinājusi par garīgo vērtību nozīmi. Bet jau nākamgad Latviju sagaida naudas mešs. Latvijas prezidents Valdis Zatlers šodien kopā ar vairākiem desmitiem preču zīmes zaļā karotīta uzņēmēja Rīgas pils pagalmā izlēja Latvijas laimes. Šogad laimes liešanai izkausēja 8 kilogramus alvas par kilogramu vairāk nekā pagājušā ziemā. Un prezidents ar strauju kustību ielēja alvu ūdens toverī un secināja, ka ir sanācis liels čiks. Minējumi par nākamā gada laimi bija dažādi. Kas tas ir? Egle. Buras, mūsu iepūstas burās ir riktīgi. Lai ir cupka iet uz priekšu. Uzņēmēji izlietajā laimē saskatīja arī burtnieku pili un lielu daudzumu naudas, taču visi bija vienisprāts, ka izlietā laime simbolizē kāpumu uz augšu. Bet par veiksmēm un neveiksmēm sportā lai turpina Lauris Lisbovskis. Sveiks, Laura! Sveiks, Laura! Sportisti laikam vēl savu laimi nav lējuši. Vēl tas viss priekšā, es domāju, mūsu hokejistiem, bet satraucošas ziņas saņemts no Rīgas Dinamo nometnes, kur savainot ir 2 komandas pamatvārdsargi, un rīt mačā pret Astanas komandu vārtos stāsies Edgars Lūsiņš, par to un daudz ko citu sporta ziņās. Bet viņš jau vakar pierādīja, teicam, spēli. Viņš vakar parādīja ļoti labu spēles Tā kā viss nav zaudēts. Nekas nav zaudēts. Bet kādus Ziemassvētku brīnumus mums sagādājas laikapstākļi, jo rīt taču ir Ziemassvētku vakars. Par to Mārs Grigals. Sveiks! Labvakar! Es sev esmu sarūpējis jau distanču slēpes, kurus man noderēs svētku laikā, gan sestdienā, gan arī svētdienā, un sinoptiķis sola, ka pārsteigumi būs un sāksies jau šajā naktī. Ir gaidāms putens un pamatīgs sniegs gan Ziemassvētku dienā un vakarā, gan arī sestdien un 1. un 2. Ziemassvētkos. Tāpēc visiem ir jādodas droši vien ārpus mājas, vismaz uz kādu stundiņu, un jābaud ziemas prieka ar šādām garām slēpēm, jo īsākas slēpes, jo varētu grimt sniegā, jo sniega mums netrūks un vēl par daudziem centimetriem kļūs biezāks un augstāks. Plašāk par to visu, arī par gaisa temperatūrām, jau pēc maz brīža laikziņās, kolēģi. Ja? Jā, bet Māri pasaka, varbūt svētku, visskaņas daļā, teiksim, svētdien varbūt jau ūdens slēpes vajadzēs. Svētdien droši, ka nē, bet nākošās nedēļas sākumā gan noderēs gumijas zābaki, jo sinoptiķis sola, ka gaisa temperatūras jau pakāpsies līdz pat +2 grādu atzīmē. Tātad viss, kas būs sasniedzis Ziemassvētkos, nedaudz arī kusīs. Jā, bet šovakar skatieties sirsnīgo komēdiju Tāda ir mīlestība. Pēc tam LNT kanālā Mels Gibsons romantiskajā piedzīvojuma komēdijā Mūžīgi jauns, bet vēlāk jūsu sirdis sasildīs un ieliksmos detektīvu komēdijas seriāls Draugi. Lai mums patīkam gatavošanās svētkiem, tiekamies rīt. Ar labvakar! Svētki jūt, kur tos gaida LNT un Laima. Mēs nekļūdāmies. Mēs dāvinām labāko, kas mums ir. Cēsu Premium un Portere 4 pakas par īpašu svētku cenu.
Ziemassvētku depozīts no Norvik bankas. Superloterija, jauns gads jaunā dzīvoklī. Izvietojiet Ziemassvētku depozītu Norvik bankā un laimējiet superbalvu. 3 istabu dzīvoklī jaunajā projektā Mārupē. Kā arī saņemiet DVD ar karaoke komplektu vai Maksima dāvanu čekus vērtībā līdz 50 latiem. Jo lielāks noguldījums, jo vairāk čeku. Akcijas noteikumi www.norvik.lv. Priecīgus un siltus Ziemassvētkus. Jūsu Hanzas maiznīca. Dāvanu vērtību nosaka tajās ieliktais siltums, nevis cena. Rīkojieties ar naudu tālredzīgi. Noguldiet to depozītā. Uzziniet vairāk 1878 GE Money Bank. Es tev varētu aizvest mājās. Tas būtu jauki, tikai es dzīvoju pa tālu. Tā nav problēma. Labi. Uznāks uz tēju? Nē, paldies, es tomēr ne. Jaunā Renault Megane. Nekas nav labāks par braucienu ar Renault. Renault Fluence – augstākas klases brauciens. Renault tagad ar 5 gadu garantiju. Glābiet, mīļās, visu dienu tikai uzkodas steigā, tagad mokos. Man ir pārbaudīts līdzeklis, bet man mūsdienīgs līdzeklis. Mezim veicina gremošanu un novērš smaguma sajūtu vēderā. Mezim, lai vēders smaguma sajūtu nezin. Nepaspējāt nopirkt dāvanas? Steidzieties uz veikaliem Jusk! Visām svecēm, bērnu rotaļvietām un Ziemassvētku dekorācijām atlaides līdz 70%. Nevariet izlemt, ko uzdāvināt? Pērciet Jusk dāvanu karti. Jusk – laiks derīgām dāvanām. Nu kā lai visu paspēj? Ir tik daudz labu cilvēku, bet es esmu tikai viens. Ko nepaspējis vecītis, sarūpēs Rimi. Cūgaļas cepetis maksā tikai 2 latus un 99 centīmus kilogramā. Torte cieloriņa maksā tikai 3 latus un 99 centīmus. Malta kafija Jakobs Kronung maksā tikai 1 latu 69 centīmus. Mani svētki, mans Rimi. Man jau neviens pat vairs neprast, kuras Ziemassvētkus pavadīšu. Nu, bet virtuvē, protams. Nu, bet kā citādi, lai tos 12 ēdienus pagatavo? Bet tradīcijas ir tradīcijas. Tad nākamajā gadā būs veiksmu nauda. Svetbank aicina turpināt tradīcijas un noguldīt naudu savā bankā. Ziemassvētku depozīts. Turpinām tradīcijas. Arī 12. ēdiens. Vai tavas sirds to izturēs? Rūpējies par savu sirdi ar Kardio Ace. Tā ir bagātīga uzturvielu formula, kas palīdz saglabāt veselīgu sirdi un asinsriti. Kardio Ace. Lieliski! 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 Līvu akvaparks. Lieliska atpūta. IKI atlaižu komanda piedāvā. No 20. līdz 26. decembrim IKI piedāvā īpašas Ziemassvētku atlaides. Cūka šķiņķis 2 lati 9 centīmi kilogramā un mandarīni 55 centīmi kilogramā. IKI labi labāk lēti ikdienu. Sveika, mīļā! Kakls? Es te nopirku. Skaidrs. Ledenis nepalīdzēs. Tev nepieciešams kas vairāk. Falimint. Nekādu blakus parādību. Falimint – uzticams līdzeklis pret kaklsāpēm. Dražējas ar spēcīgu atsvaidzinošu efektu, ātri remdē kaklsāpes un palīdz mazināt iekaisumu. Pret kaklsāpēm Falimint. Tu man esi vajadzīgs vesels. Merry Christmas. Santa. Kad mīlestība ir visapkārt un virs zemes valda balts miers.
kad svētku sajūta virmo sirdī un notiek patiesi brīnumi. Izdzīvo skaistākos svētku stāstus kopā ar saviem mīļajiem. Brīnumu pilnus un sirsnīgus svētkus tev vēl LNT un ādažu čipsu kraukšķīgās sirsniņas. Labvakar par jaunumiem sportā. Šovakar svinīgā ceremonijā Sapņu fabrikā pasniegs gada balvas labākajiem un populārākajiem Latvijas sportistiem. Balvas pasniegs 13 dažādās nominācijās un aptaujas uzvarētāji pagaidām tiek turēti noslēpumā. Taču galveno balvu pretendenti visiem ir labi zināmi. Olimpiskie vicečempioni Mārtiņš Dukurs un brāļi Šici, pasaules BMX čempions Māris Strombergs un Eiropas čempione tālēkšanā Ineta Radeviča. Bet satraucošas ziņas šodien saņemtas no Rīgas Dinamo komandas. Tiek ziņots, ka vakar spēles izskaņā pret Maskavas Dinamo kājas savainojumu guvušais vārdsargs Mikēls Telkvists nevarēs spēlēt aptuveni 10 dienas, bet nopietnu pleca traumu guvis aizsargs Oskars Cibuļskis, kurš ierindā varētu atgriezties neātrāk kā janvāra vidū. Potītas savainojumu vēl pilnībā nav sadziedējis amerikāņu vārdsargs Kris Holts, un rīt spēlē ar Astanas Baris Rīgas vārtus sargās komandas trešais vārdsargs Edgars Lūsiņš, bet kā rezervists izsaukts Latvijas U20 izlases vārdsargs Kristers Gudļevskis no hokeja kluba Rīga. Lūsiņš KHL ugunskristījumus piedzīvoja jau vakar mačā ar Maskavas Dinamo, kad pirms pēcspēles metienu sērijas vārtos nomainīja savainoto Telkvistu. Rīdznieki pieveica Oļega Znaroka trenēto līgas līderi, pateicoties Lūsiņa meistarībai vārtos un Aleksandra Ņiživī realizētajam bulītim. Lūsiņš pēcspēles metienos palika nepārspēts un Rīgas Dinamo komanda svinēja uzvaru mačā ar 2-1, izcīnot vēl 2 punktus turnīra tabulā. Es domāju, ka viss kārtībā. No to, ko man uzticēja, to es nepievīlu. Teiksim, varbūt bišķi apsāk sakartība, bet, tāds ir sports. Godīgi, bija pārsteigums, taču droši vien, kad pateici, ka tev jāiet sargāt. Jeb nemaz ne, tā arī domāju, ka tu tieši nosargāsi. Teiksim tā, kad bija uz soliņa jau tā kā saruna. Iet, neiet. Es teicu, ka es gribu iet, un vienreiz pateicu, otrais pats, un trešajā reizē sadzirdēju. Teiksim tā, viņam savs risks bija, bet, kas neriskē, tas nevinē. Rīgas Dinamo turnīra tabulā atkāpusies uz 7. pozīciju rietumu konferencē, jo priekšā izteigusies Minskas Dinamo, kas vakar sagrāva rīdznieku nākamos pretiniekus Astanas Baris ar 4-0. Ar Kazahstānas klubu Rīgas Dinamo tiksies rīt un mačs arēnā sāksies jau 3. pēcpusdienā, lai Ziemassvētku vakarā visi laikus būtu mājās pie iglītēm. Šorīt Nacionālajā hokeja līgā rietumu konferences līdera pozīcijās atgriezusies Detroitas Red Wings, kas papildu laikā pārspēja Vancouveras Canucks ar 5-4. Par maču galveno varoni kļuva Henriks Zetterbergs. Zviedru uzbrucējs pēdējā trešdaļā vispirms panāca izlīdzinājumu 3-3, bet vēlāk asistēja savam tautietim Niklasam Lidstrēmam, kurš mača beigās izlīdzināja rezultātu 4-4. Papildu laikā tieši Zetterbergs iemeta vēl vienu ripu, kas motoru galvaspilsētas komandai atnesa uzvaru spēlē. Turnīra tabulā Detroita tagad par 1 punktu apsteidz Kāļas Krastiņa Dalsas Stars. Rīgas VF basketbola klubs vakar no komandas atskaitīja 2 amerikāņu leģionārus Dereku Viljamsu un Čeinu Gadsonu. Šobrīd VF juniori LBL spēlē tie, kas ar Valmieru, un pēc puslaika vadībā ir valmierieši 39-30, bet šovakar Baltijas līgas mačā Liepājas Lauvas viesos zaudēja Šauļiem 67-92. Nākamgad Latvijā notiks pasaules basketbola čempionāts vīriešiem U19 vecuma grupā, un par šo notikumu vairāk stāsta Edgars Barbaks. Latvijas jaunatnes basketbola izlases šogad sekmīgi piedalījušās Eiropas čempionātos. U18 zēnu un U20 meiteņu valstsvienības izcīnīja bronzas godalgas, par ko saņēma naudas prēmijas no Izglītības un zinātnes ministrijas. Nākamgad Latvijā notiks pasaules čempionāts U19 grupā, un mūsu basketbolistus vadīs Ziedonis Jansons. Liels gods un milzīga atbildība savās mājās spēlēt tik augstu rangu sacensībās. Bet no savas un komandas puses ir apsolīt, ka mēs darīsim visu iespējamo, šeit jāsaka tiešām iespējamo, jo tik augstu rangu komandas Latvijā laikam varbūt pat pirmo reizi būs pulcējušās. Nākamā gada jūlija sākumā čempionāts notiks tajās pašās zālēs, kur pagājušajā gadā tika aizvadīts Eiropas sieviešu čempionāta fināla turnīrs Liepājā, Valmierā un Rīgā. Pārbaudas spēlēs pirms turnīra mūzejā tiksies ar nākamajām ASV zvaigznēm Lietuvu un Brazīliju. Jāpiebilst, ka Latvijas U19 izlases piedalījās arī 1999. gada pasaules čempionātā, toreiz izcīnot 9. vietu. Raidis Grafs tika atzīts par čempionātu labāko centra spēlētāju. Edgars Barbaks, Lūdzvejs, LNT. Par sportu tas šoreiz viss. Gaidām svētkus. Ar labvakar!
Sveicināti, labvakar, skatītāji, laikziņās pirms stāst par laikapstākļiem. Kā jau ierasts, mūsu fotokonkurss turpins, un 3 fotogrāfijas vēlos parādīt jums, un pirmo no tām, ko mums ir atsūtījusi Anna Meldere. Šo skaisto skatu un redz, cik skaista diena ir bijusi nedēļas pirmajā pusē, un stirniņš izgājuši arī meklēt, ko labu ēdam pirms pašiem Ziemassvētkiem. Savukārt, Juris Beirants Bierens mums ir atsūtījis šo bildi, kā viņš amizanti spēlējās turpat pie eglītēm. No acīm redzot, ka kāds ir vienkārši papurinājis egles zaru, tādējādi, uzsnidzis ir viņam papraus sniega devas segums. Labi, paldies, Tev, un Igors Bistrjāniks mums ir atsūtījis šo fotogrāfiju, kur suns īsti nevar saprast, kāpēc tik daudz sniega, ja pirmie, varbūt iepriekšējos gados tik daudz nav bijis. Bet, satraukums ir pilns, bet tas nekas, jo Igors piedalās mūsu fotokonkursā, varbūt viņš saņems, varbūt arī mūsu galveno Nokia N8 balvu, kas to lai zina, bet runājot par laikapstākļiem, tad sniegs Eiropas centrālajā daļā, un tas nemitēsies, bet sniegs arī turpmākajās dienās, kā Ziemassvētku dienā, tā arī 1. un 2. Ziemassvētkos un nākošās nedēļas sākumā. Ko nevarētu teikt par Spāniju un Portugāli, kur ir gaidāms ne sniegs, bet gan lietus, jo gaisa temperatūras krietni virs nulles, bet Baltijas valstīs un arī Latvijā turpmākajās dienās mākoņu daudzums būs ļoti pamatīgi liels, sagaidīsim puteni un arī sniegu. Saulīti, diemžēl, nekā, bet gaisa temperatūras ir ļoti atšķirīgas lielajās Eiropas pilsētās. Piemēram, Madridē un Barcelonā, kā jau teicu, virs 0 +5 +7 grādi, Madridē mākoņu daudz. Barcelonā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule par 12 grādi. Silts būs Romā. Tur līs lietus, gaisa temperatūra +17 un 18 grādi, bet vēsāks Dublina, Londona, Amsterdam, Brisele 0 +1 grāds ir gaidāms slapjš sniegs un lietus. Vācijā ziema turpinās, gaisa temperatūra 0 +1 grāds. Berlīnē mākoņu daudz ir gaidāms slapjš sniegs, bet Baltijas valstīs, kā jau redzam, tomēr visizteiktāk ir tieši Latvijā un Rīgā, kur sniegs gan turpmākajā naktī un dienā. Putīs ziemeļa austrumu puses svešs naktas stundās un ir gaidāms putenis kā Kurzemē, kur gaisa temperatūra -5, -6 grādi. Tā arī tuvāk galvaspilsētai, kur gaisa temperatūra -6, -8 grādi. Bet kā jau ierasts, vēsāks būs tieši Vidzemē un Latgalē -8 grādi Latgales pusē, tad Vidzemē -13, pat -15 grādi. Bet rītdienā mākoņu būs ļoti daudz, ir gaidāms brāzmēts vējš jūras piekrastē līdz pat 17 metriem sekundē un pūtīs tas pats virziens ziemeļa austrumi. Gaisa temperatūras -5, -6 grādi un sniks visas dienas garumā Ventspils un Liepājas pusē. Sniks pamatīgi arī Vidzemē un Latgalē, tur gaisa temperatūra -8, -9 grādi. Tāpat laikā Latgalē siltāks 0, pat +1 grāds ir gaidāms arī lietus un slapjš sniegs, bet tuvāk galvaspilsētai gaisa temperatūra -4, -6 grādi arī visas dienas garumā. Sniegs. Tas ir piekdien, bet sestdien un svētdien ir jāgaida arī sniegs, bet gaisa temperatūras svārstīsies no 0 līdz pat +2 grādiem, un dienas laikā var arī sniegs, kas pa naktas stundām uzsniegs nedaudz kust. Bet naktī gan gaisa temperatūra pazeminās -4, -9 grādu robežās. Lai jums patīkam šis vakars, mēs tiekamies rīt noteikti LNT ziņās 8:00 vakarā, un tad jau stāstīšu, kāda mums ir tā situācija. Varbūt kādu uzlabojumu, un varbūt sagaidīsim arī kādu saules starp 1. un 2. Ziemassvētkos. Lai jums izdodas šis vakars! Atā, vislabāk!